Dzirnavu un Gogoļa ielu krustojums. Izbraukt šo krustojumu sastāda noteiktas grūtības. Tas notiek dēļ tā, ka abām ielām uz šī krustojuma ir ne tikai izliekums kopā ar šķērsojošo brauktuļu daļām, bet arī dažāds ielu platums pirms un pēc krustojuma. Sastrēguma laikā intensitāte ir diezgan nozīmīga, bet vadītāji savukārt nereti pārkāp noteikumus šķērsojot krustojumu un brauc pa nepareizo trajektoriju. Un tieši dēļ tā pasliktinās krustojuma izbraukšanas iespēja, kas galu galā noved pie diezgan biežām avārijām šajā vietā. Īpašu grūtību sastāda kreisais pagrieziens no Dzirnavu ielas uz Gogoļa ielu, braucot uz Salu tilta pusi. Izskatīsim viņu sīkāk. Šajā vietā vadītāji veic pie luksofora atļaujošā signāla kreiso pagriezienu uzreiz neaizbraucot līdz savai brauktuves daļai, vai vismaz līdz sadalošai joslai, kas ir absolūti nepareizi un var radīt bīstamību automašīnām, kuras brauc pretī. Pie tādas trajektorijas var rasties arī cita problēma. Tas strauji samazina krustojuma izbraukšanas iespēju, tāpēc, ka pie intensīvas satiksmes pretējā virzienā aizmugurē mašīnas neuzspēja izbraukt uz šķērsojošo brauktuves daļu pie atļaujošā luksofora signāla un paliek uz apstāšanās līnijas. Lai pareizi izpildītu šo manevru, mums vajag ar iedomātu līniju savienot ceļa centrus un kustēties pa iedomāto līniju līdz sadalošai joslai. Un vajadzības gadījumā dot ceļu pretīm braucošām mašīnām, apstājoties tieši te. Pie tādas trajektorijas krustojuma izbraukšanas spēja pie kreisā pagrieziena viennozīmīgi pieaug, tā kā atļauj citām mašīnām izbraukt uz krustojuma un pēc celtenā luksofora signāla iedegšanās pamest to. Tālāk, pabeidzot manevru, pievēršu uzmanību uz to, kāds ir luksofora signāls uz gājēju pārējas, un nepieciešamības gadījumā dodam ceļu gājējiem. Speciāli apstāties pie sarkanā luksofora signāla nevajag, tā kā šis luksofors ir papildus un ir domāts automašīnām, kuras brauc pa Gogoļa ielu. Atgādināšu, ka pēc ceļu satiksmes noteikumiem tāda pašā situācijā nepieciešams apstāties pie sarkanās luksofora signāla tikai, ja šajā vietā ir uzstādīta zīme apstāšanās vieta. Vēl gribētos atgādināt, ka automašīna, kura veic labo pagriezienu no pretējā virziena, ir priekšroka, un viņa var izvēlēties jebkuru joslu braukšanai. Tāpēc arī mums nepieciešams braukt tā, lai mēs viņai netraucētu. Tagad izskatīsim, kā izbraukt krustojumu pa Gogoļa ielu pilsētas centra virzienā. Šajā virzienā ir divas joslas, bet pirms krustojuma ir norādījuma zīme, kurš atļauj no labās joslas braukt taisni vai pa labi, bet no kreisās joslas izpildīt kreiso pagriezienu vai apgriezties pretējā virzienā. Pie labā pagrieziena dodam ceļu gājējiem, bet pie kreisā pagrieziena gan automašīnām, gan gājējiem. Gribētos pievērst jūsu uzmanību uz to, ka apgriezties pretējā virzienā labāk ir pa tuvāko trajektoriju, neizbraucot uz šķērsojošo brauktuvi daļu. Ja mēs braucam Salu tilta virzienā, tad pirms nākamā regulējumā krustojuma ir norādījuma zīme, kurš norāda, ka taisni var braukt tikai pa kreiso joslu, bet labā josla domā tikai pagriezienam pa labi. Dēļ nepārtrauktās līnijas un neregulējumā krustojuma pārvietošanās pa joslām šajā vietā ir ierobežotas, tāpēc vēlams plānot savlaicīgi savu turpmākās darbības, lai ar to pašu nesagādātu nevajadzīgas problēmas pie liekas manevru veikšanas sev un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Izbraukt šo krustojumu citos virzienos īpašas grūtības nesagādā un nepieciešams vadīties pēc pieņemtiem likumiem krustojuma šķērsošanai.
Tas arī pagaidām viss. Novēlu visiem veiksmi iemācīties izbraukt šo un citus grūtos krustojumus pilsētas Rīgā.